Es zinu, ka daudzi meklē interneta uzlimes izgatavošanu, un es domāju, ka jums būtu interesanti uzzināt, kā notiek tās process. Lai izgatavotu uzlimes, protams, ka pirmais posms ir failu sagatavošana. Kas no jums zina, kas ir pārlaidējs, kropmārkas, malači, gudrinieki. Tie, kuri nezin, var griezties pie mūsu profesionāliem dizaineriem un maketitājiem, kuri sagatavo failu pareizi. Pēc faila sagatavošanā viss aiziet pie printēšanas. Printer var izprintēt jebkuru formu, jebkuru krāsu, jebkuru diametru, ja vajadzētu apaļu kantainu, tristūru. Nav nekāda problēma. Printeram viss ir atļaut. Pēc printēšanas, kā es jau minēju, uzlēmiem mēs varam vienkārši iedot kaut kādu formu, kantainu, tristūru, apaļu, vienalga. Lai izdarītu to, mums ir vajadzīgs ploteris. Tas ir speciāla tehnika, kur ir tieši paredzēta griešanai, lai izgriezt to, kas bija no sākuma kā ideja. Ja ir vajadzība izgriezt kaut kādu, izploterēt kaut kādu tekstu, ar šo aparātu tas ir iespējams. Pēc tam lieko līmplēvi mēs ņemam nost un virsu līmējam pārnesama plēve, lai nodrošinātu gala 100% rezultātu. Šīs te oranžais monstrs ir laminators. Kādam nolūkam ir vajadzīgs, lai pasargātu to līmplēvi, tās uzlimes, kuri jau bija pirms tā izprintēta. Virsmu mēs liekam speciālu caurspīdīgu laminātu, kas pasargā gan no ārā apstākļiem, gan no izbalnināšanas, gan ir arī speciāli antigrafiti lamināti, kuri paredzēti tam, lai pasargātu izdruku no vandalismu. Ceru, tagad viss ir skaidrs. Ja vajadzētu izgatavot kvalitatīvas uzlimes ar ploteru griešanu vai ar lamināciju, jūs zināt, pie kām griezties. Mēs drukājam, ploterējam, laminējam un gatavojam uzlimes tā, lai jums paliek tikai uzlimēt to pie mixmax.lv.